Šie 5% ir, protams, ļoti liela nauda priekš Latvijas, ja? Un, protams, kad šī nauda būs kaut kur jādabū. Tad vai nu viņi būs jāķem no citām nozarēm, kas mums ir ļoti svarīgas, un jau ir problēmas visās šajās nozarēs, sociālās nozarēs, vai viņi būs jāizņemās. Programma, sistēma. Es zinu, ka tāda programma pastāv drošības Latvijā, bet manā skatījumā viņa ir nepareiza, viņa ir nepilnīga, un to redz pēc iepirkumiem. Es to vienkārši redzu, analizēju, kā notiekās iepirkumi, kas tiek pirkts, un kā šīs spējas savā starpā papildina viens otru, jo spējām jābūt tādām, kas spēj nodrošināt drošību un papildināt viens otru. Lieta ir tā, kad šodien nozarēs vada pieņem lēmums tieši tādi paši neprofesionāli cilvēki, kuru sekas mums jau ir jūtamas un būs jūtams vēl ilgu laiku. Saprot, Raimond? Un es domāju, ka daudz vispār to nesaprot. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Kārtējā nopietnā tēma – aizsardzības budžets. Gan jautājumā par procentu no iekšzemes koprodukta, gan jautājumā par reāliem skaitļiem. Tātad, ja mēs runājam no NATO viedokļa, tad Donalds Trumps savā pirmajā prezidentūrā jau izdarīja spiedienu uz Eiropas NATO dalību valstīm un pieprasīja vismaz 2% no iekšzemes koprodukta veltīt valsts aizsardzībai. Es tikai atgādināšu, ka jau 2014. gadā NATO Velsas samitā NATO dalību valstu vadītāji piekrita NATO deklarācijā, šī samita deklarācijā, ka ikviena valsts tātad veltīs 2% no iekšzemes koprodukta valsts aizsardzībai. Protams, ka pat pēc 10 gadiem ne tuvu tas netika sasniegts. Un tagad Donalds Trumps savā otrajā prezidentūras laikā pateica, ka vajadzīgi 5% no iekšzemes koprodukta. Un tas ir milzīgs cipars. Ja? Un es vienkārši gribu atgādināt, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 2% no iekšzemes koprodukta vai 5% no iekšzemes koprodukta, tie ir vieni skaitļi, bet, teiksim, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Itālijas, Francijas 5% ir pavisam citi skaitļi. Ja? Tātad šobrīd figurē 5% no iekšzemes koprodukta un pilnīgi iespējams, ka jau tuvākajā NATO samitā Hāgā 24. un 25. jūnijā tiks ASV noteikti spiedīs visus pieņemt deklarāciju, ka NATO dalību valstīm ir jāsasniedz 5% no iekšzemes koprodukta. Protams, mans jautājums tev būs tāds, tev daži cilvēki uzskata, ka ir 3 principā veidi, kā tu vari šo te naudu dabūt. Pirmkārt, samazināt tēriņus administratīvajam aparātam, samazināt tēriņus, bet, diemžēl, būs jāsamazina tēriņi arī sociālai aizsardzībai, veselības aizsardzībai, izglītībai un citām lietām. Ja? Un kā tas tālāk atsauksies uz šo valstu iekšpolitiku. Otrs, aizņemties. Visvienkāršākais atkal aizņemties, audzēt valsts parādu un attiecīgi censties šo te valsts parādu attiecīgi akumulēt aizsardzības nozarē. Un trešais, celt nodokļus. Atkal tātad celt nodokļus, neņemos spriest, kādas būs dramatiskas sekas, ja tiks celti nodokļi. Bet mans jautājums tev, Arnold, ir par Latviju. Tāda Latvija, protams, Lietuva un Igaunija viena no tiem, kuri saka, jā, viņi ir gatavi būt čempioni, 5% veltīt aizsardzībai. 2 jautājumi tev lieli. Pirmais, Arnold, no kurienes tad ņemt naudu Latvijā, ja mēs redzam kopējo situāciju valstī, visās, teiksim, jomās. Kurienes šo naudu ņemt? Aizņemties atkal, audzēt Latvijas valsts parādu, palielināt nodokļus cilvēkiem, samazināt attiecīgi izdevumus kurās jomās un kā. Otrs mans lielais jautājums tāds. Latvijas apmēros, tas var apmēram būt 2 miljārdi eiro. Varbūt nedaudz mazāk, varbūt nedaudz vairāk, bet mēs varam runāt par skaitli 2 miljārdi eiro no valsts budžeta. Tad ir jautājums, ņemot vērā to, ka tu jau esi neskaitāmas reizes runājis par vairākiem skandāliem, kas ir skārušas aizsardzības jomu un iepirkums. Es tikai vienu atgādināšu, 220 miljonu pārtikas iepirkums
kurš varēja kļūt arī par 330 miljonu pārtikas iepirkumu. Ja. Šitāda skimitāra uzstādīšana pa 130 000 pie ādažu militārās bāzes, nu vēl visādas, teiksim, apšaubām darījumi, apšaubām tēriņi. Arnoldi, jautājums. Tad vēlreiz, no kurienes šo naudu ņemt? Vai Latvijai vajag atkal aizņemties, vai palielināt nodokļus, vai samazināt tēriņus, ja samazināt, tad kur? Un pats galvenais jautājums, Arnoldi, ko šie bruņotie spēku un aizsardzības ministri piedāvā kādu drošības līmeni Latvijas Republikai, ja viņš šo naudu saņems? Visticamāk, viņš šo naudu saņems, tātad ko viņi iegādāsies, ko viņi darīs, un vai mūs negaida atkal kaut kāda vilšanās, ka pirmkārt viņi pateiks, ka viņam vajag vēl naudu, tāpēc, ka nepietiek spējām, ja? Un otrs, vai šī nauda tiks iztērēta adekvāti, vai šīs spējas tiks iegādātas, vai šis līmenis tiks sasniegts. Arnold, lūdzu. Nu, pirmkārt par naudu, ja? Tad šis skaitlis, ko tu nosauc, šie 5% ir, protams, ļoti liela nauda priekš Latvijas, ja? Un, protams, kad šī nauda būs kaut kur jādabona. Tad vai nu viņi būs jāķem no citām nozarēm, kas mums ir ļoti svarīgas, un jau ir problēmas visās šajās nozarēs, sociālās nozarēs, vai viņi būs jāizņemās. Un, ja jāizņemās, tad tas arī ceļš uz nekurienu, uz default. Tad priekš Latvijas tā ir liela nauda, bet priekš kopējām spējām, ja mēs ņemam pasaules līmeni, tad tas ir būtībā niecīgs skaitlis. Ja? Un ko es varu pateikt, ka vispār drošība ir ļoti sarežģīts un komplekss jautājums, valstiskā drošība. Ja? Es runāju tieši par ārējo drošību pirmkārt. Un tad mēs ar šo summu varam atļauties kaut kādu noteiktu spējas. Ja? Mēs nevaram atļauties tur milzīgas summas iztērēt jūras spēkiem, gaisa spēkiem, pirkt iznīcinātājus, ja, pirkt karakuģus, zemūdens un tā tālāk. Tad mums ir konkrēti spējas, ko mēs varam atļauties. Un tad sadarbojoties ar citām valstīm, ar Baltijas valstīm, ar Ziemeļu valstīm, šī sadarbība ir jāizveido tā, lai viņi strādātu kā viens vienots mehānisms. Ja? Tad, lai šis nodrošinātu šo drošību visām mūsu valstīm, kas ir šeit Ziemeļvalsts, tātad Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija un tā tālāk. Un arī Baltijas valsts 3, Latvija, Igaunija un Lietuva. Tad ir jābūt ļoti labai sadarbībai. Un, ja mēs skatāmies tieši par Latviju, ja, es negribu tagad pievērsties, teiksim, Igaunijai, Lietuvai, tad mēs jau daudz esam runājuši par šiem skandāliem, es esmu daudz pievērsis uzmanību un teicis par to, ka nauda tiek iztērēta manā skatījumā neliederīgi, negodīgi, un būtībā nauda tiek iztērēta, un viņa ir ļoti daudz jau iztērēta, un kas tad mums ir uz šodien? Mums nav tās spējas tādā līmenī un tādā, kā var teikt, līmenī, lai nodrošināt šo minimālo drošību. Un arī to drošību, kas būtu no Latvijas puses. Ja mēs skatāmies kopējo drošību, ja, šajā reģionā, Ziemeļu valsts un Baltijas valsts, tad Latvijai arī jādod savus kaut kāds pienesums, ja, ar savām spējām. Un, teiksim, visi šie iepirkumi, ja, liela daļa ir noslapenot, mēs to uzzinām jau pēc tam, ka viņi ir notikuši, kad, teiksim, tas pats šie kājnieku kaujas mašīnas Askod un runiet par artilērijas sistēmām kaut kādām un tā tālāk, ja. Neminēšu visu to, tas ir internetā pieejams, masmēdijos, bet, es redzu, ka tas viss, notiekās nepareizi. Un kāpēc? Tāpēc, kad ir ļoti skaidri un vienkārši atbild uz to, tad runa ir par to, ka to visu vada cilvēkam nav ne zināšanas, ne profesionalitātes, ne pieredzes vispār šajā jautājumā.
Ko var kaut kāds politiķis, kas ir iemācījies dažu spēju nosaukums, ja? Viņš uzstājās, nosauc dažas spējas, un viņš uzstājās kā profesionāls, kā cilvēks, no kā ir atkarīgi valstiski lēmumi. Tad šo spēju iepirkumi, ja? Kopējā valsts drošība. Un, ja mēs ņemam, es neredzu, ka kaut kur aizsardzības ministrijā vai arī politikā, valdībā būtu cilvēki, kas būtu spējīgi vai vispār spējīgi domāt par kaut ko loģisku un spējīgi izveidot, teiksim, vai kontrolēt, lai tikt izveidot, lai nacionāli bruņotie spēki, lai speciālisti prezentētu šādu kopējo aizsardzības, drošības programmu sistēmu. Es zinu, ka tāda programma pastāv drošības Latvijā, bet manā skatījumā viņa ir nepareiza, viņa ir nepilnīga, un to redzu pēc iepirkumiem. Es to vienkārši redzu, analizēju, kā notiekās iepirkumi, kas tiek pirkts, un kā šīs spējas savā starpā papildina viens otru, jo spējām jābūt tādām, kas spēj nodrošināt drošību un papildināt viens otru. Tas pie mums nenotiek. Tad es uzskatu, ka nauda tiek iztērēta negodīgi, nelietderīgi, un kamēr nebūs tāpat kā arī visā valstī, valdībā profesionāli, kas, teiksim, lems par šiem jautājumiem, nekas nebūs. Es vienmēr esmu tādu piemēru minējis, kad tas ir tas, iedomājies, ja teiksim, kaut kādam virpotājam vai galvniekam iedot skalpeli un tev būtu tur jāizoperē. Ja? Viņam bez kaut kādām zināšanām, viņš ir, teiksim, iecelts pa kaut kādu ārstu, piemēram, un tagad viņam jāoperē. Pie Arnolda, pie kāda 100. līķa viņš teica, ka tagad viņš var atšķirt mieru jā, aknas. Pat ja viņam izdotos, ir bijuši gadījumi, kad cilvēks, kam nav, teiksim, medicīniskās izglītības, veids apendicīta operāciju veiksmīgi, bet pēc tam ir jādezinficē, ir šī brūce, teiksim, jāšķir un tā tālāk, lai nerastos iekaisums un cilvēks nezaudē dzīvi. Un nekas jau nav nekāda atšķirība ar drošību. Ja šeit vienkārši es salīdzinu tādu brutāls piemērs, ja, kad diez vai kāds liktos uz operāciju pēkšņi, tur, teiksim, viņam būtu kaut kāda operācija, un tagad, teiksim, kaut kāds neprofesionāls, ja, vispār cilvēks, tur, teiksim, es nezinu, vēsturnieks, botāniķis, vienalga kas, uzņemtos operēt šo cilvēku, ja. Es nezinu, vai tu gribētu likties zem skalpeli uz operāciju galda, ja tev, teiksim, tur, operēt un asistēt cilvēkam nav nekāda sakara medicīna. Skaidrs, ka ne. Neviens normāls cilvēks. Jā, bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas traģiskā lieta ir tā, kad šodien nozarēs vada pieņem lēmums tieši tādi paši neprofesionāli cilvēki, kuru sekas mums jau ir jūtamas un būs jūtamas vēl ilgu laiku. Saprot, Raimond? Un es domāju, ka daudz vispār to nesaprot. Jo mums jau ir tā motivācija, mantiskās attiecības, labklājība, ja, pēc kā viss tiecās, ieņem šos amats, tu pat minēji šos 4 padomnieks, ja, sprūdam, ja. Bet ja viņš būtu, teiksim, pats viņš arī nav ārsts, bet viņam, piemēram, būtu operācijas zāle, viņam 4 atnāk kaut kādu, tur viņš savāk no ielas un būtu jāoperē vai kaut kā tā. Nezinu, kāds būtu tas rezultāts. Rezultāts būtu bēdīgs. Un kāpēc tad, teiksim, šajā nopietnajā šodien visā pasaulē šī situācija, kas ir nokaitēta, jā, eskalējās visur, jā, kāpēc tad ir jāriskē Latvijas drošība? Kāpēc jāriskē Latvijas drošība? Un varbūt citi to nesaskat, viņi skatās dažādas, teiksim, masmēdijas, ja, ka mums ir, teiksim, dažādas spējas, tur maršē mūsu karavīri, ja, zemesargi, un viņi patriotiski noskaņot, viņi bruņot ar tur labiem ieročiem, ja, tur G36, tur Glocks un tā tālāk, bet tās spējas ir šodien neatbilstošas. Ja. Tad ir vajadzīga aizsardzība, jau pretgais, ir vajadzīga
artilērija un tā tālāk. Nu, citas sistēmas, kas darbojās, ja? Ar patriotismu vien nepietiksies. Un to, ka neprofesionāli veids šādas darbības, ja? Kaut ko iepēr, tērē naudu, ja? Un iepirkumi arī ir apšaubām visi. Nu, manā skatījumā man ir ļoti daudz jautājumu, un man ir informācija par to, kāda iepirkuma ir veikta. Es saku, kad es uzskatu, kad ir, nu, daudzas lietas ir nepareizi iegādāts, ja? Viņas nedos, nu, vēlamo rezultātu un drošību valstī. Tas ir tas mans viedoklis, ko es gribu pateikt, un tāpēc par šiem 5% noteikti, ka mēs ļoti dārgi maksāsim, tad šī nauda, nu, kas aizies it kā mūsu drošībai, un cilvēki tic, ka mums ir vajadzīga drošība un tiešām patriotiski noskaņoti, ja, šī nauda aiziet no citām nozarēm, no medicīnas, izglītības, ja, un citām sociālām vajadzībām, tad vai vienkārši tiek aizņemti, kur mūsu bērniem, mazbērniem varbūt būs jādod, vai vienkārši valsts būs defaultā. Un, nu, tad ir sāpīgi skatīties, kad ar šo naudu rīkojās cilvēki, kuri, es uzskatu, nu, ir ne tikai neprofesionāli, bet arī negodīgi. Negodīgi pret sevīm, pret citiem. Un viņi, protams, negrib atstāt savus vietas, un, kā mēs jau iepriekš runājam, turēsies līdz pēdējiem, lai noturēties šajās siltajās vietās, lai vairot savu labklājību. Nu, viņiem viss ir labi, ja. Nu, tā ir tā problēma milzīgā, kas valstī mums ir, un šai gadījumā viņi saistīti ar drošību, ar šiem 5%. Tātad cilvēki, kas ir gatavi nu, savilkt jostas, maksāt par to. Jautājums, kā tiks izmantot un tiek izmantot šie līdzekļi, šī nauda, kas ir paredzēta mūsu valsts drošībai. Jā, Arno, nu katrā gadījumā no tevis teiktā es saprotu, ka mums nav pārliecība, ka šie milzīgie līdzekļi tiks izmantoti lietderīgi, ņemot vērā tos skandālus un problēmas, kas jau ir bijušas. Ja? Nauda Latvijas apstākļiem ir milzīga, procents ir milzīgs, un, protams, domāju, ka sabiedrībai visas tiesības kontrolēt šīs naudas tēriņus, tā vienkārši iemesla dēļ, ko tu jau minēji, ka, ja sabiedrība ir gatava upurēt medicīnu, veselības aizsardzību, izglītību, sociālās garantijas un visu to atdot aizsardzībai, nu tad, es domāju, sabiedrība var pieprasīt, lai šī aizsardzības joma pirmkārt to vadītu profesionāļi, un otrkārt tur būtu tiešām spējas, kuras ir pieprasītas, nepieciešams un ir efektīvas. Paldies tev, Arnold, uz redzēšanos.